sākumā atskrosim apakšējo. Te ir magnētiņš, nekāda metāla skaidra nav. Melna eļļa. Tas jau nav tas sliktākais variants. Kalpas reduktoram viena skrūva apakšā, viena ir augšā. Kad augšējo atskrovēsim vaļā, tad pa apakšu sāks aktīvi tecēt eļļa ārā. Kur rezervu skrūvēm ir blīvītes dzeltenā, ja? Tā katru reizi ir jāliek jauna. Protams, jūs to varat nedarīt, jo reduktorus var brīvi pasūtīt jaunus, tā nav problēma. Tagad uzpildīsim reduktoru ar eļļu. Pirms mēs to darām, šo korķīti atskrūvējam vaļā. Jo šis ir rezervuārs, kur rādās līmenis. Tur jāaiziet uz veikalu, jānopērk blīvītes priekš skrūvēm jaunas. Ja kur obligāti ir jāmaina šīs te blīvītes, jāliek jaunas. Skaties, ja? Blīvītē iekšā pat ir metāls iestrādāts. Šitās ir oriģinālās Merkurija blīvītes. Lētas viņas nav. Bet viņas baigi labi un pareizi saspiežās, un kad jūs mājaslapā pasūtiet sūkņus pie maniem, tad tur ir tāds sūknis ar pierakstu USA, kas ir domāts tieši uz rasnajām vītnēm. Un tad mēs viņu ieskrūvējam iekšā. Pumpējam pa apakšu iekšā eļļu, ja? Sākumā viņi tecēs pa šejienu ārā. Tā, kad viņi pa šejienu sāks tecēt ārā, mēs aizskrūvēsim ciet, un tad jau skatīsimies tādā rezervuārā. Bet tur paiet kaut kāds laiciņš. Tur tievu šļūtenīt 8 mm ienāk. Vai 6 mm, man liekas. Lai patek, jo tad gaiss iziet ārā, jā. Tas šļūteni, ja? Un viņa ir ar reduktoru savienota. Un te tagad nāks eļļa, viņa jāuzceļās līdz šejienai. Jā, un kad pa daudz viņu ielēj, tad vienkārši nāks bišķi atsūt. Pēdējā brīdī. Es vienkārši biju aizmirsis aizgriezt krānī. Tu man aizrunāji. Izplašanās traukā, kad ir piepildījies viss, tad šeit skrūvējam ārā.